Stāstīt, rādīt, skaidrot, mēs zinām, kas, kur, kā un kad notiek. Tas viss no jauniešu skatu punkta. Pirmais šāda veida jauniešu raidījums Latvijā. Runā TV. Sveiks, RTV skatītāji! Tie, kur līdz šim mūs ir skatījušies internetā, neuztraucieties, jūs nepārklausījāties. Raidījumam nav mainīts nosaukums. Runā TV ir spēris plašu soli uz priekšu, jo tagad mūs var redzēt arī Virszemes televīzijā. Jā, beidzot mana krustmāte Bauskā varēs mūs apskatīt. Ar jums šodien kopā būs Raivis Un Mārtiņš. Un tā kā ir iesācies jauns gads, visas Runā TV komandas vārdā novēlam jūs to pavadīt zirgā. Nu ko, iepazinušies esam? Laiks raidījumam! Aiziet! Katru gadu janvāra otrajā pusē mēs pieminām barikāžu laiku Latvijā. Taču šī nebūs kārtējā vēstures stunda, kur runāsim par 1991. gada notikumiem. Jo Runā TV komanda devās uzzināt ko jaunu un interesantu par šo laiku. Vēl pagājušajā gadsimtā Latvija pārsteidz notikumu, kurus valsts iedzīvotāji atceras joprojām. Cīņa par neatkarību bija asiņaina un traģiska. Pirmajā stāvā Omons saimnieko un uz grīdas jau guļ mūsu biedri. Pagaidām viss gaidiet ziņas. Laikā, kad Omons ieņēma LTV ēku, žurnāliste Velte Puriņa bija tiešraidē. Par savu dramatisko pieredzi viņa dalījās ar Runā TV komandu. Tas tā zibenīgi pārskrēja vienā mirklī domas, caurstrāvoja tieši tā, kas būs tālāk, kā tagad būs. Tas vienkārši tāds nesaprātni, kā tā var būt, viss jau galu, jau mēs redzam neatkarību, viss jau ar roku aizsniedzams un pēkšņi tā. Pēc paziņojuma par notikušajo LTV komandai nācās steidzami pamest studiju. Tad, kad mēs izgājām laukā no studijas, laimīgā kārtā mūs lejā padomju armijas karavīri nepārbaudīja, jo tur jau viņi domāja, ja mēs braucam ar liftu no augšas, mūs jau kaut kas augšā pārbaudīs, jo viņi jau pat repēm bija uzskrējuši no visām pusēm un ieņēmuši visus stāvus karavīri. Un tad piebrauc viena mašīna, neatceros kādu, bet viņi piedāvāja mūs aizvest uz radio un pastāstīt visiem, kā viss ir beidzies, ka nav upuru, ka neviens nav cietis smagi. Ja līdzvērtīga situācija notiktu vēlreiz, Velte Puriņa obligāti reportēt par to. Arī iedzīvotāju saliedētībā viņa nešaubās. Tas viss patriotisms izpaustos un cilvēki nāktu stāvēt, aizstāvēt. Viss jau būtu tāpat. Mēs tagad varam kritizēt un runāt, bet kritiskos brīžos, ko Latvija pierāda, esam tik vienoti un visas tautības, kas dzīvo Latvijā, ir tiešām vienots. Par citu pieredzi Runā TV uzzināja no Sergeja Kruka. Atšķirībā no Puriņas viņš reportēja no radio. Patīkami tas, ka ir iegūta šāda arī pieredze darbam ekstremālajā situācijā. Un tas jau, kas ir tas, pēc kā tiecās katru žurnālists, lai būtu iespēja strādāt. Diemžēl, jā, tāds konteksts ir, protams, nevisai patīkami vēsturiski, bet žurnālistam ir jāprot darboties arī ekstremālajās situācijās. Viņam ir savs skatījums uz notikušo pagātnē. Man interesē arī, protams, lēmumu pieņemšana, iekļaut to visu lielākajā kontekstā, kur mans darbs vai radio darbs ir tikai viena epizode no šiem lielajiem notikumiem. Sergejs Kruks kā acu liecinieks izvērtē arī žurnālistu darbību un ietekmi. Tagad es nepārvērtētu žurnālistu darbību, jo agrāk tieši pārbūves laikā un sabrukot Padomju Savienībai žurnālistiem, cevišķi uz televīziju un radio, bija uzlikta tā lielāka atbildība, tas lielākais gods par procesu virzīšanu. Tagad es par to tik viennozīmīgi neteiktu un nepārspīlētu ne televīzijas, ne radio lomu šais procesos. Tajā laikā notikušais ilgi paliks atmiņā. Mēs varam atcerēties to kā drošu soli Latvijas neatkarības cīņā. Loneslava Romanova, Lonesovs Podvīnskis, Runā TV. Klausies, cik daudz tu par barikādēm zināji pirms šī raidījuma? Tik cik vēstures stundās mācīts. Plus vēl apmeklējot kādu piemiņas pasākumu. Jā, es apmēram tāpatās. Tikai man vēl māma pastāstīja, jo viņa arī piedalījās barikādēs.
Bet klausies, derētu uzzināt, cik daudz un ko par barikādēm zina apkārtējie. Kāpēc ne? Ejam ielās? Aiziet! Ir pagājuši 23 gadi kopš latviešu tauta pulcējās vienkopus, lai kopīgiem spēkiem veidotu barikādes. Tas bija miermīlīgs protests pret tā laika pastāvošo sistēmu. Ko par šo notikumu zina mūsdienu sabiedrība un ar kādām atmiņām dalās tie cilvēki, kuri to ir pieredzējuši? To devās noskaidrot Runā TV. Cik es zinu, barikāžu laiks ir, kad Krievu karaspēks gribēja ienākt Rīgā. Bet latviešu cilvēki, patriotiskākie no tiem, nobloķēja Rīgu ar visiem sadzīves priekšmetiem, ar tehniku, kas bija pieejama. Stāstīts ir tas, ka cilvēki bija saliedēti, kad visi jutās kā viens vesels. Tas bija labs veids, kā parādīt, ka mēs neatdosim savu valsti. Diemžēl es biju apslims ar gripu, tad tik epizodiski izgāju no mājām, paskatīties kolēģi, kā cīnās tur. Katru rītu pie Satversmes nama no rītiem gājām dziedāt himnu. Vīrs mans dežūrēja tajā televīzijas tornī apkārtnē pa naktīm tuvumā. Man funkcija bija apgādāt to lauku tehniku ar degvielu. Tajā laikā es strādāju uz degvielas mašīnu. Jūtu tādu īstu tautas saliedētību, protams, vai ne? Bija kaut kāds tāds pacelums, saprotiet, morālais un pat fiziskais. Ar prieku eju cauri Rīgai tomēr, ja, kad visi pamazām sakopjas un cilvēki daudz tādi brīvāki. Grūti pateikt, kādu iespēju atcer, ja viss jau summējās tur. Varbūt pie tādām ēkām, kas tiešām simbolizē Latviju. Brīvības pieminieku. Es citādi nevaru īsti iedomāties, godīgi sakot. Saimas ēka, jo tur jau visi tie mūsu galvenie sēž. Cilvēku drosme un ticība bija tas, kas palīdzēja izturēt un nepadoties. Ieva Gudramoviča, Armands Svelpe, Runā TV. Kā domā, Mārtiņ, kāda bija dzīve, cilvēki un viņu attieksme pirms apmēram 20-23 gadiem? Man grūti spriest, es jau vēl nebiju dzimis, taču būtu interesanti uzzināt, kāda tagad cilvēkiem ir attieksme par notikumiem, kas risinājās pirms 23 gadiem, un kāda izskatījās Rīga barikāžu laikā. Skatāmies! 91. gads. Cilvēki nes konu kurais, lai būvētu barikādas. Cits lūžņus, cits dēļus, bet cits nes savu sirdi plaukstā, lai noliktu to pār Latviju. No kurien šī bezbailība un ticība saviem spēkiem? Par šo un vēl citiem jautājumiem aprunājāmies ar kulturologu Denisu Hanovu. Sabiedrība bija iztukšota, resursu bija maz, ekonomiski brūka kopā, arī tas, ka starp republikam bija aizvien grūtāk nogādāt kaut kādas preces ražošanai, to visu arī izjūta tā laika cilvēki, kas strādāja šeit fabrikas. Laiks, kad veikali plauktos atrodam viens ērkociņu un 5 litru burkas ar bērzu sulu. Bezcerība ne tikai plauktos, bet arī valdošajā sistēmā. Nav ko zaudēt, ir laiks sacelties. Šodien, kad demokrātija kļūs jau pašsaprotam lieta, Hanovs atgādina, ka ir jābūt izpratnē par to, kas tas ir, un mums katram arī šodien jāpiedalās demokrātijas veidošanā. Pirmkārt, tādēļ, ka barikādas arī parāda, ka demokrātija nav tikai kaut kas no augšas, tā nav tikai atļauja. Demokrātija ir arī tomēr līdzdarbība. Kulturologs uzsver, ka sabrūkot impērijai represijas nepazūd, tās ietērpjas citos veidolos. Bieži nozīmē mūsdienas nevis partijas sodu vai represijas, bet ka jūs atlaidīs. Jums nebūs apdrošināšana, jums nebūs dekrēta atvaļinājums vai nevarēsiet palīdzēt vecākiem, ja nedabūsiet darbu. Ja, tā kā tur tas represijas ir palikušas, viņas ir kļuvušas savādākas. Un tādēļ tieši tādos apstākļos mums ir ļoti svarīgi pateikt, ka tam barikādam ir jābūt šeit. Hanovs stāsta, ka ārzemēs praksa streikot ir pavisam pierasta lieta, taču redzams, ka Latvijas sabiedrībā par streikiem tiek biežāk runāts kā darīts.
cieši jau tie paši cilvēki. Un tas, ka mēs raudām par to, ka cilvēki aizbrauc, iespējams, ka tieši tādēļ, ka nav noticis kāds streiks, ir aizbraukuši nevis 5000, bet 200,000. Ja cilvēki nav tas cerības, tad, protams, ir jautājums par to, cik aktīvas ir mūsu arotbiedrības, kurš tic arotbiedrībām un cik skaļas ir arotbiedrības. Manuprāt, pat laban īsti nav skaļas. Ja. Globalizācijas rezultātā mums ir pieejams lietas, par ko vēl 20 gadus atpakaļ varējām tikai sapņot, taču vai līdz ar jaunajām tehnoloģijām nav zudus arī tāda lieta kā cilvēku komunikācija? Es domāju, ka mums ir diezgan maz laika, ko mēs veltam citiem, jā, un tas arī sakas principā pat ar jūsu kapņu telpu. Jā. Mūsu pasaule beidzas ar mūsu atslēgu un durvīm, bet tas, kas notiek kopējā telpā, diezgan daudz cilvēkus tas neinteresē. Hanova kungs pieļauj domu, ka šodien barikādus vēl liela mērogas atcelšanās Latvijā nebūtu iespējams tā iemesla dēļ, ka salīdzinoši ar pagātni mums ir daudz ko zaudēt. Taču jāatceras, ka, lai vienaldzība neatdurtos pret citu vienaldzību, jāatrod laiks, ko veltīt citiem un būt līdzdalībā. Inese Liepiņa, Loreta Kalniņa, Juris Stoļarovs, Runā TV. Nu ko, mūsu raidījums ir galā. Cerams, ka uzzinājāt ko jaunu un interesantu. Atgādināšu, ka mums var sekot sociālajos tīklos, Twitterī un Facebookā, kā arī ieraudzīt mūsu YouTube kanālā. Nu, ar jums kopā bijām mēs, Mārtiņš, Raivis un tiekamies nākamajā raidījumā. Atā! Katru gadu janvāra 2. pusē mēs pieminām barikāžu laiku Latvijā. Katru gadu janvāra 2. pusē Cik daudz tu mums barikāžu? Es sasatīšu. Lietas kabatās. Okay. Un jūs beigās katrs uz savu pusē aiziet? Jā, beigās. Sasitat, man salst. Jā, lējuši. Klausies, cik daudz tu zināji? Nestaigājiet tik daudz prom, jūs iziet jau no kadra visu laiku ārā. Mārtiņa pāri vēl uz to. Nē, bišķi apakaļ. Būs labi, Raivis bišķi uz to pusi. Man, jā, zin kā, galvas apsaldējumi. Es esmu plauks, tev ir rokas aizņemts. Es esmu plauks? Ar ko? Labi. Nu ko? Nu ko?